Ko darīt, ja maisot kārtis, kāda no kārtīm izkrīt? Taro ikdienā tas var gadīties gana bieži. Un izkritušās kārtas nereti jau nāk ar kādu vēstījumu, tās grib, lai tu tās pamani. Te ir 3 idejas kārtām rīkoties. Pirmkārt, iespējams tās pasaka galveno tēmu vai ieskicē, par ko būs stāsts. Otrkārt, ieliec kārti atpakaļ kavā un tad skaties, vai tā parādīsies atkārtoti. Ja jā, pievērš tai īpašu uzmanību, jo tā jau parādās atkārtoti. Un treškārt, izkritušās kārtis var izmantot arī kā padomu vai tādu noslēguma frāzi visam, ko esi līdz šim analizējusi. Taro nav par noteikumiem. Tā ir pareizi un tā nav pareizi. Taro ir par sajūtām. Un arī, ja izkrīt kārtis, maisot kavu, tad ļaujies sajūtām. Un to izkritušo kārti interpretē pēc tā, ko saka tava intuīcija. Reizēm kārtas runā pat pirms tu esi gatavs jau sākt kaut ko jautāt, tāpēc tās izkrīt. Uzticies sev, uzticies kārtīm, kārtis zina, kad un kā parādīties.